Vakara sporta stundas Ciemiņš. Kas seko mūsu mājaslapē, tie jau noteikti zina, kas dzirdēja arī Radio Sahā pieteikumu, ka ciemos mums divi Jāņi šodien. Gan Ziemeļeiropas rallija krosa čempionāta rīkotājs, es jau minēju, viens vienīgs posms, nav tur nekāda temata. Kāds seriāls netiks taisīts? Kāda tagad tā situācija, kurš tur kur apsteigs? Kurš apsteigs, tas arī uzvarēs. Un arī viens no šo sacensību dalībniekiem, šā gada Eiropas vicečempions Jānis Baumans arī piedalīsies. Jā. Sveiki vakar visiem. Jā, Eiropas sezona beigusies, kāpēc neiegūt kārtējā, jau karjerā 5. medaļa Eiropas čempionātos, tagad var arī šeit, ar kādu auto tu brauksi? To pašu, ko braucam pēdējās divas sezonas, tās pēdējās divas sezonas Eiropas čempionātā Peugeot 208, mašīna tepat Rīgā netālu, un tad Jānis jau prasīja, man liekas, pagājušajā gadā 5-6 reizes zvanīja, ka vajadzētu nobraukt Rīgā posmu, un tad tagad, man liekas, jau pirms paša sezonas sākuma jau minēja to, ka septembrī, oktobrī būs. Kas ir vairāk? Pašam gribas šādā vidē braukt, jo es pieļauju, ka tā tev tāda, neteiksim, ka sveša vide, bet ne tik labi zinām, ka Eiropas čempionāta vide. Vai arī tomēr skatītāji grib redzēt klātienē, jo šogad jau tu neesi braucis, mums jau nebija Eiropas čempionāts. Jā, sacensībās Rīgā nesanāca pabraukt, testus gan pāris reizes bijām aizvadījuši, un vairāk tas priekš skatītājiem, un komandas čaļiem pateikt tā paldies, lai atved savas ģimenes parādīt, kā viņi strādā, kādos apstākļos bijām strādājuši, un tad arī, pie reizes arī parādīt, latviešu skatītājiem, atbalstītājiem, kā mēs izskatāmies tādā Eiropas virtuvē. Būsim principā tieši tādā pašā ekipējumā, kā aizdevuma sacensības Eiropas čempionātā. Jā, varbūt nebūs kāds franču inženieris šajā posmā, bet tik un tā visa komanda būs pilnā sastāvā, un tas galvenais mērķis. Tas jau tā kaut nedaudz ar skatu arī uz nākamo sezonu, vai vienkārši pabeidzam šo un pēc tam sākam domāt par nākamo? Jā, pabeidzam šo, jau pa lielam plāns skaidrs, kas tiks darīts pirmdienā, mašīnai jātais pilnas rebilds ir, un tad, kad izziņos nākamā gada Eiropas čempionātā kalendāru, tad skatīsimies, ko īsti darīsim, bet šis tās punktiņš uz visu sezonai. Kāpēc viens posms tikai? Nezam. Finansiāla apsvēruma dēļ vai kalendārs? Kalendārs ir diezgan noslogots vēl Līkrosam. Kalendārs arī ir diezgan noslogots, bet līdz šim mums bija 3 posmi ietvaros, viens Igaunijā, viens Latvijā, viens Lietuvā. Un ņemot vērā to, ka pēdējos gadus tas dalībnieku skaita kaut kāds kritums bija tieši šajā čempionātā, tad šogad es pieņēmu lēmumu, ka taisam vienu posmu ietvaros, jo biķernieki vienmēr bijuši apmeklēti, un tad taisam biķerniekos, un tad arī sakoncentrējam visus spēkus uz vienu sacensību. Un kā mēs šobrīd redzam, ir jau 62 pieteikumi turpina nākt iekšā. Un tas ir ļoti forši, un liels prieks, ka Jānis piekrita beidzot piedalīties. Mums arī, un tas ir forši, un mums liels gods, un arī tiem dalībniekiem, kas vienmēr saka, ka mums tā konkurence tās pašvakāk. Tad lūdzu saņemiet konkurenci. Jā, un kas interesantākais, tad pārsvarā tie, kas to vienmēr sūdzās, viņi vēl nav pieteikumi sarakstā. Bet tu jau vienmēr saki, ka pēdējā brīdī bieži vien tie, kas toči zina, ka viņi būs tie ieliks pašā pēdējā brīdī to pieteikumu. Jā, bet šobrīd izstāsta, ka būs ļoti interesanti konkurence tieši superkāros. Tur ir gan somi, gan lietuvieši, gan igauņi, gan latvieši. Tā kā tur būs ļoti labi. Igauniem Ligurs vēl brauc, jā? Ligurs brauc 1.6 klasēm. Bet Ligurs mums vēl nav pieteicies, bet cik es dzirdēju, tad viņš brauks. Es par viņu jautāju, tāpēc, ka viņi teica, kādreiz bija ļoti pazīstams autokrosa braucējs. Tāpat kā jaunais Ligurs šodien ļoti pazīstams rallija braucējs. Tā kā, jā. Tā interesantākās klases solās tieši būtu superkāri, ekstrīma bagīja klase, kur ir jau 14 dalībnieki, un BMW RX 3000. BMW tā ir tāda populāra klase, skatās. Tas mums ir tāds bestsellers šobrīd, jā. Otrs labākais bestsellers ir tieši jauniešiem Jāris Kaps, un tur arī izstāsta, ka ir jau labs dalībnieks sastāvs. Varbūt vēl no tādiem mūsu pazīstamākiem braucējiem, kas ir piedalīsies, tu jau dažus vēl vari nosaukt. Tā. Brāļi Gabrāni noteikti piedalīsies, Kasparovičs, Grunte, gaidu no Spīķiem atbildes, kas būs no Spīķiem, būs vai nebūs viņi. Tas iespējams, ka viens vai divi brauc. Kādreiz jau tajā bagijā kāds iekārs, pamēģināt. Zināt, tajā bagijā tur tā kā bija doma Baldiņam, bet Baldiņš šoreiz būs mūsu komandu tiltiņi izskatījis situācijas. Jā. Ar Igaunu Rano Buncenu kopā.
jo mums parasti ir, tiesneši paši reti, kurš ir braucis autosportā. Tad mēs pamēģinām taktiku un liekam profesionāls sportists pie ekrāna un skatāmies situācijas, lai nav pēc tam sportistiem diskusijas, kā ir bijis vai nav bijis. Un tad mēs pamēģināsim šādu amplitūdu. Tā kā Ronalds Baldiņš mums būs pie tiesnešu komandu tiltiņā. Šo sezonu pārliecinājāmies, ka šī varētu būt viena no tām disciplīnām tieši autosportā, kur tas visaktuālāk ir tiesnešu darbs. Jā, tieši tāpēc mēs par to domājam, un tas ir mums tāds tests arī pirms nākamās sezonas. Un uz nākamo sezonu mēs tā kā gribam kādu, kurš var atļauties laika ziņā to darīt. Vienu vai divus profesionālus sportistus, kas sēž un izskata, lai nav tā, ka tikai tiesnesis skatās no sava viena skatu punkta, bet lai arī, teiksim, tas sportists redzējums, kāpēc viņš to ir darījis, un vai tas ir tiešām tā sanācis nejauši vai speciāli apzināti. Tieši tā, kāpēc tas notika, un vai tas vispār varēja nenotikt? Jā, tieši tā. Man prieks, ka tādā Latvijas-Baltijas līmenī dara to, ko vajadzētu darīt Eiropā un pasaulē. Ko pat pirmā formula nedara. Lai mācās. Jā, tā kā tas ir tāds mūsu uzdevums ar to tikt galā, lai tās negācijas ir mazāk un cīņa godīgāk. Tikai sestdien, 14. datumā notiek. Mums piekdien ir testi, kas ir kā ierasts jau pirms sacensībām, 3 dienu testi. Piekdien ir administratīvā un tehniskā viss, un tad 9:31 kvalifikācija sākās sestdien, un uz 3 ir pusfināli, fināli. Pieminēšu, kad būs klasiskajā rallycross formātā, kā tas ir ierasts līdz šim vecajos labajos laikos. Tā kā nebūs mūsu tas Latvijas LCQ formāts, bet būs standarta klasiskais iepriekš visiem apzināmais rallycross formāts. Tā kā jā, laikapstākļi soli jaukus. Tā kā viss būs kārtībā. Labāks nekā šī pagājušajās nedēļas nogalē. Tas gan, jā, citādi tā mašīna var kļūt nepaklausīga priekšņi. Jā. Mēs jau ar Mārtiņu runājam, ka par nākamo sezonu pārāk runāt, vai ar tevi arī vēl ir ļoti pārāk runāt par nākamo sezonu? Tu jau teici, ka vēl nav zināms arī kalendārs, bet katrā ziņā vismaz šobrīd izskatās, ka tas Eiropas čempionāts, tas, protams, subjektīvs viedoklis ir daudz aizraujošāks nekā, lai man piedot elektroauto cīnītāji, nekā pasaules čempionāts. Jā, tas nav noslēpums, tā tas ir. Arī no skatītāju viedokļa, es domāju, ka mēs joprojām esam visinteresantākie, jo mēs neesam, 7, 8 elektromašīnas, bet esam 11 un dažreiz pat 20 mašīnas uz startu, un tas jau vien daudz interesantāk, un tomēr no mūsu mašīnām nāk liesmas ārā pa izpūtējiem, kas jau ir tāds neliels bonusiņš, un pašiem arī, es domāju, ka nedaudz patīkamāk, bet ko darīsim nākamgad, kā iepriekš minēju? Gaidām kalendāru, skatāmies, ko FIA izmainīs noteikumos, un tad tikai... Kā tas ir vispār tās tendences? Jau tajā virtuvē, taču sezonas laikā, tīpaši sezonas beigās, jau dažādas runas klīst, kāda varbūt nākamā sezona vai vēl vairāk, varbūt vēl lielāka konkurence būs. Man tas papildu provokatīvs jautājums par nākamo gadu. Vai nebūs tā, ka elektrosāga beigsies? Uz to iet, bet... Kāpēc viņi tik ilgā garumā šo te izmeklēšanu? Nav jau skaidrs precīzs iemesls. Nav vēl līdz galam risinājums, lai to izslēgtu kādai citai mašīnai. Tas ir tas lielākā bēda viņiem. Nav galvas sāpes, tas tikai Chrysleram, kas ražoja tās baterijas un visas elektrokomponentes, bet tas arī ir FIA galvas sāpes un komandas galvas sāpes, jo jaunu uztaisīt kaut ko tādu. Tas ir ļoti dārgs prieks arī. Tas ir labs ieraugs, lai izbeigtu šo te. Jā, bet pasaules čempionāts, kas noprotu, tad būs un ir tikai ar elektromotoriem vai ar hibrīdzinējiem. Vismaz to FIA šobrīd vēlas un tīri benzīndzinēji bez vai... Bet vai FIA neuztrauc tas, ka, piemēram, Skandināvijā, Zviedrijā, Norvēģijā notiek Eiropas posms, ir pilns tribīns, tik līdz izbrauc klusi jautā, 2 reizes skatīt aiziet prom. Precīzi pateicis. Es domāju, ka viņam tas īsti nerūp. Es domāju, ka ir formalitātes pēc to, kad uz papīra rakstīts, jā, mums ir pasaules čempionāts ar elektromašīnām. Tas viņiem ir galvenais, un to, kā tas viss attīstīsies, redzēsim. Es domāju, ka šī nākamā sezona, ja viņi notiks, tad parādīsies labāk, kas tur būs. Bet interesanti, kurš šajā gadījumā ir tas, kas lobē šo te lēmumu? Autoražotāji, kuri grib pāriet uz tiem elektroauto vairāk ražošanā, jo neba kāds vienkārši zāģē zarus, kura pats sēž tik mērķtiecīgi. Manuprāt, tas ir vispār
tāds vispārējais zaļais kurs, kas ir pasaulē, un līdz ar to pašu, lai elektromobilitāti pasaulē popularizētu, tad arī tas notiek caur sportu. Un tādā veidā tiek arī uz FIA gan jau izdarīts šis spiediens, un tā tas viss notiek arī tālāk. Un tas jau ne tikai Skandināvijā aizgāja skatītāji, protams, pat Latvijā pēdējā reize, kad bija tieši spārts. Jā, te arī bija līdzīgi, bet es te pēdējos notikumus, kas man tad, daži, kas te bija aizbraukuši uz tiem posmiem, man teica, sākumā mēs nesapratām, jau viss ir beidzies, nekas nebūs. Nē, izrādās, ka ir vēl viena klasa, ko sauc par pasaules čempionātu brauks. Mums komika tās mašīnas tik maz, ja viņas tur būtu varbūt 15, tad varbūt tas būtu būtu rūpnīcas, kas tā teikt servis parku izdaļot ar 2-stāvīgām, 3-stāvīgām motoru mājām un tam līdzīgi, tad būtu pilnīgi cits. Par bēdīgu, un šo sezonu būs kārtīgi. Elektromašīnas nebūs. Kārtīgs rūtienes būs, jā. Tās iekšā nelēdīs parkings tikai ārpus, bet bezmaksas. Vienu brīdi, vienu laiku, pirms sezonas runājām, ka, tā ir tāda pirmā sezona, tā ir Latvijas komanda, rallycross komanda, un ka varētu būt ar laiku arī 2 mašīnas. Vai tas varētu notikt jau nākamā sezona? Vai par to šodien arī vēl pārāk runāt? Par pārāk vēl runāt, otra mašīna tepat blakām vien ir, bet vai mēs spēsim, sākumā jāsaprot, ko es darīšu. Tas ir primāri, un otra, tas, ka tā otra mašīna ir, tas nav noslēpums, bet otrs ir, cik sarežģīti ir noorganizēt visu, lai to otru mašīnu dabūtu start, jo tas nav tā, kad ir... tas prasa arī papildus līdzekļus. Papildus rezerves daļas, tev vairs nevajag vienai mašīnai rezervē visu, tev vajag 2 mašīnām, un tas ir tad ir jautājumi pie Hanseniem, un atkarībā, kas ir otrs pilots, protams, arī, bet tā nav iespēja to, kad var būt, braucam ar 2 mašīnām, bet kur un kā braucam, tas ir šobrīd vēl kafijas biezumos var pazīlēt, bet nemāk šobrīd pateikt. Ir izredzes, ka varbūt Rīgā varētu būt kāds Eiropas posms? Domāju, ka nē. Cik runājām, tad būs visas tās pašas trases, kas iepriekšējā sezonā. Nākamgad lielais pasākums ir VRC rallijas, autosportā. Tas ir tāds vēsturisks notikums. Jā, tas būs noteikti. Domāju, ka ļoti daudz skatītāju. Iespējams, ka Rally X varbūt, ka būs, nezinu, man tieši Eriksons kā rakstīja kaut ko, vēl neesam runājuši, bet viņam esot ļoti liela interesi nākt uz Latviju atkal un uz Igauniju, tā kā paplašināt šo te loku. Viņš jau 2 reizes ir bijis Latvijā, bet, redzēsim, skatīsimies, runāsim tālāk. Cik tu teici, 62 ir pieteikušies, jā? Jā, 62 bija. Mēs te runājam, vēl kāds nepieteicās, ne? Kad tieši šobrīd skatos, tur varbūt kāds klausās rādio. Ir 63. Ir 63. Tā tad būs Baumaņa faktors. Jā. Arī Baumaņa. Bet es skatos, ka tur būs vēl viens Jānis Baumans, arī bagīgi. Jā, 2 Jānis Baumani. Viņam ir numurs, man ir 6, viņam ir 66, tā kā patīkami. Varēja izvēlēties tos numurus, ja jūs tā joku pēc ielikuši 2 Baumaņas ar 6. Katrs izvēlās savu numuru, un tad arī visu sezonu brauc ar to numuru. Ja kāds piezvans, ka es braukšu tādu numuru, tu pasaki, piedod, tas ir aizņemts jau. Jā, tā ir. Tad jāņem cits. Principā tā, ka iepriekšējā sezonā kāda numura ir tā kā braukuši, tie ir aizņemti, un top 6 tiek rezervēti iepriekšējā sezonas koeficientu top 6 rezultātiem. Tā tas ir skaidrs. Jā. Un godinātie numuri ir kā tādi, ar kuriem nebrauc vairs neviens, līdzīgi kā basketbolā vai hokejā? Nē, mums nav tā. Pirmais numurs var būt tikai čempionam. Nē, top 6. Nē, ja pirmais vieninieks. Ja tu vinnēji čempionātu, tikai to var izmantot. Jā, mums ir top 6 tādi numuri. No 1 līdz 6 principā. Var izmantot tikai tie, kas ir iepriekšējā sezonā. Vai jāatsakās. Okay. Tad ir savu tur arī aritmētika. Jā. Visur ir kaut kāda savu knifiņu. Jā, labs laika apstākļus. Tas ir gandrīz apsolījis jau. Sliktāk nevar būt. Sliktāk nevar būt. Labāk noteikti būs. Jā, to mēs varam garantēt. Tā ka šīs būs tāda līmenis starptautiskas pēdējās šajā kalendārajā gadā. Jā, sporta sacensības. Es teiktu, ka tāda līmeņa sacensības noteikti autosportā visā kopumā noteikti pēdējās, un arī rallycross sacensības pēdējās. Tā kā visi nākam, skatāmies, un būs siltas tējas, kafijas. Un galvenais, ka būs ko redzēt. Būs ko redzēt, un jā, tiešām Jānis būs, un vēl tur būs spēcīgi braucieni no Somijas, no Igaunijas, tā kā būs ko redzēt. Labi, tiekamies sestdien. Super. Paldies, ka atnācāt. Paldies, čau.